Šeit mēs redzam tikko uz objektu atvestus bīdāmus vārtus izjauktā veidā. Kā redzams, vārti šobrīd izjauktā veidā aizņem 3,5 metru garu vietu. Savukārt salikt konstrukciju kopā jau aizņem 6 metrus garuma. Savukārt attālums starp stabiem ir paredzēts maksimums 4,5 metri platiem vārtiem. Būtiska atšķirība no citiem standarta veidu vārtiem šai konstrukcijai ir tā, ka vārtus montāžas gaitā var samazināt. Ja klients ir iegādājies vārtus, uzsācis montāžu un konstatē, kad viņam ir nepieciešami šaurāki vārti, tad montāžas gaitā ir paredzēta vieta, kur vārtus var nozāģēt un turpināt montāžu pēc paredzētās montāžas schēmas. Šobrīd ir redzams, kā vārti saskrūvējās kopā, kā tiek salikti kopā un pēc tam tiek saskrūvēti kopā. Šajā vietā, kurā notika vārta montāža, gadījumā, ja vārti ir pa lielu, konstrukciju ir iespējams nogriezt, tādā pašā veidā sabīdīt un turpināt montāžu. Kad pareizā izmērā konstrukcija ir salikta kopā, viņi tiek nostiprināti ar skrūju palīdzību. Izejot no tā, uz kuru pusi vārti bīdīsies, vai uz labo, vai uz kreiso, tiek pieskrūvēts augšējais profils, pa kuru vēlāk virzīsies augšējais rullītis, kas turēs vārtu līdzsvaru. Visas montāžas vietas ir pamīšas, tās nav vienā vietā, bet ir dažādās vietās. Līdz ar to saskrūvējot ar skrūvēm, vārti iegūst lielu izturību un noturību. Kad vārtu rāmis ir saskrūvēts kopā, parasti nākošais solis ir nesošu atbalstu rullīšu pieskrūvēšana pie betona pamatnes un papildus atbalsta ruļļa arī ar atbalsta rullīšu pieskrūvēšanu pie esošiem stabiem. Šajā gadījumā betona pamatnē skrūvis jau ir iebetonēts iekšā, bet šos atbalsta rullīšus pie betona pamatnes ir iespējams pieskrūvēt arī ar skrūvju un dībeļu palīdzību. Tad, kad bīdāmo vārtu rāmis ir saskrūvēts kopā, atbalsta rullīši pieskrūvēt uz betona pamatnes, vārtu rāmis tiek iebīdīts tam paredzētajā vietā. Moduļveida bīdāmu vārtu komplektā neietilpst vārtu automātika, taču ietilpst viss pārējais aprīkojums, kas ir nepieciešams, lai tālākā nākotnē būtu iespējams veikt vārtu automātikas montāžu. Tas šajā gadījumā ir motora plaukts, uz kura ir iespējams nostiprināt bīdāmu vārtu motoru. Kad vārtu rāmis ir nostiprināts savā vietā, pirmais, kas būtu jāveic, ir jāpārliecinās, vai vārti viegli un ērti kustās. Ja vārti kustās viegli un ērti, tad var veikt vārtu automātikas montāžu. Šāds bīdāmo vārtu rāmis ir piemērots 3 dažādu veidu pildījumiem, ko klients var izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Šāda tipa bīdāmu vārtu rāmi var aizpildīt arī ar koka dēlīšu aizpildījumu, var aizpildīt arī ar kalta nožogojuma aizpildījumu. Šeit uz vietas mēs redzam stiepļu tipa aizpildījumu, ko mēs saucam par 3D aizpildījumu. Vārtu rāmju aizpildījumu pēc montieru ieskatiem iespējams veikt gan tajā brīdī, kad vārtu rāmis jau ir nostiprināts savā vietā, gan arī tajā brīdī, kad vārtu rāmis vēl atradās uz zemes. Komplektā ietilpst arī skrūves un montāžas gaitā nepieciešamie stiprinājumi. Plašu informāciju par Latmet piedāvājumu gūsiet apmeklējot uzņēmuma mājaslapu internetā.